Visiem labrīt! Sveiciens arī jaunajā gadā. Mēģināsim tagad filmēt pirmo video. Ziema beidzot ir atkal atgriezusies. Pāris dienas te noblēz līdz pat -25, -27. Ir atkal atpūsnis. Šorīt beidzot otrajā nedēļas nogalē atkal -10. Un mēģināsim tikt pie slavenā Babītes asara. Esam nobrieduši uz bļitkām. Šķērsbļitku parasto. Vienīgā interesantā lieta, ka abi divi kolēģi būsim pirmo reizi šeit. Tā kā dabūsim pameklēt, kā saka, uz dullo. Bet, nu, cerams jau, ka atradīsim kādu smuko kimlaku. Nu, mērķis vismaz tikt pie viena. 40 cm asara. Es domāju, Babītes ezerā tas nav retums, tā kā tiksim uz ledus, tad jau skatīsimies, kā mums ies. Ko visiem neasakas jaunajā gadā? Visiem liels zivis un veiksmīgi gadu turās. Jā, ieknieba. Man liek jūt, ka viņš te ir. Var skaistī šitā. Jo, baigi. Kaut ko var jāmeklē. Tā baigi nejūt, bet tā foršāk. Labs. Man arī meklēt. Atlīnām tev uz ezeru vietas. Nezinu, kaut kas jau 2-3 stundas. Saldē nagus, smuks vējš. Labi cert. Nu, kolēģiem tagad jau otrs asarīts. Šis jau tāds smukāks. Iepriekšējais bišķi mazāks, bet arī labs. Lēnām, bet nu, kaut kāds asarīts nāk. Jāturpina tik meklēt. Cerams, ka ceru pie savu kimlaka tikšu. Tā kā gaidām. Nu, tikko runāja kolēģi, tam ir vēl 3 asari klāt, tā kā beigās jau smuki čupiņi būs un visi smuki. Tā kā nepadodieties, kurš ir nepacietīgs, tam būs. Tā kā turās, labi, vēlreiz čau. Ko? Sveiciens otrajā dienā. Tomēr izlēmu nepadoties. Un iešu mēģināt vēlreiz.
Tad kaut kāds pusdienas laiks. Redzēs. Līdz kreisliņai doma izturēt. Vakar kolēģis tā arī piebeidza 14 asariem. Bet nu, pēdējie 10 gabali pēcpusdienā, tā kā tomēr gribās pie tā pirmā babītes strīpaņa tikt. Bet nu, laikapstākļi šodien pavisam savādāk. Sniedziņš. Smuki sniegi visur. Redzamība nekāda. Bet nu, mēģināšu iet atrast to pašu vietu apmēram. Un tā jau skatīsimies, vai man šodien izdosies kaut kas vai nē. Bet nu skaidrs ir, ka pirksti šodien neatcels tā kā vakar. Kā jā, skatāmies un mēģinam tikt pie pirmā babītes asara. Ko? Izskatās, ka bija pirmā copīte, bet zem āleņa pamuka. Un. Baigi labi praktikā varēja redzēt, ka viņš vēl divreiz atnāca kaut kāds. Bet no virsmu vairāk nesēdās. Tagad es te viņu mēģinu pierunāt kaut kādā veidā. Raust gan tā, gan tā. Nu, nāc apakaļ, draudziņ. Jā, tā viņš var pazud. Nu, draugs, nāc pieķeries. Tev tāpat atlaidīšu. Esam citu bļitkozli, copīt bijuši šitādi rapaliņi, piecinieku. Mēģināsim ar citu krāsu viņu pierunāt. Ko? Tikko es savas pirmās copītes uz oranžo rapalu. Es jau domāju, ka asars, bet ja tas būtu asars, tad būtu forši. Zemē ir līdecens. Lai jau iet apakaļ. Nu, draudzini. Hop. Saņemies. Viss kārtībā. Nabaks šokā galīgi. Nu, devai peldi prom. Nu, draudzini. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Va. Saņemies. Saņemies. Opučki. Paldies, ka neapēdi man bļitku. Pastamies, kā aizpeld. Pilns ekrāns pilnīgi. Ka iet lejā. Bet nu labi, to mēs nemeklējam. Bet nu vismaz pirmā babītes ziemas zivs ir. Iesauc rapaliņu. Ko turpinām meklēt asari? Ko lai es pastāstu? Nezinu, caurums 50 jau es izstaigājis. No asaru nemiņas. Īspat arī neredz, ka viņš būtu apakšā. Vienīgais, kas ir apakšā, ir šķērsenīte. Bet nu labi, vēl kaut kāda pusstundiņa līdz krēslai.
Staigāšu pa tajiem caurumiem. Un maukšu līdz beigām. Cerams, ka uzrausies vismaz kāds strīpainis. Vismaz vienu redzēt, kā viņš izskatās. Cik neredzēt, vismaz sajust, ka iešoju. Bet labi, vismaz siļķi ir. Nav vismaz tā, ka otrā diena pa tukšo. Kaut kā tā. Jā. Iepriekš te bija kaut kādi cilvēki, 10. Visi pazuda. Daži tikai palikām. Ko, labi, saušu vēl caurums un meklēsim. Ko? Jau sāk tumšs palikt. Tā arī babīte man neiedē vasaru. Iztieši krūza tēņu un soļošu mājā paraudāt stūrī. Kaut kā tā. Pirmām 2 dienām man babītes asars tomēr pārāk gudris izskatās. Bet citreiz. Tā kā mazāk jums tāda diena kā man. Neasaks visiem. Esmu jau pēdējais palicis. Tā kā soļojam mājās. Tā.